Tas ir mīts, ka laba termāla optika maksā dārgi. Šodien uz apskates paņēmis termālo tēmekli no ražotāja Pixra Cetus C225. Nesaukšu visus parametrus, bet nosaukšu galvenos. 25 mm lēca, 256 sensors un 18 mikrokelvini. Kas ir kastē? Tātad Quick Release sliede, skrūves, lai piestiprinātu šo sliedi, un, protams, pat ierīce. Kas tad ir kofrī? Tā, tēmēklis, to pēc tam paņemsim. Akumulātoru uzlādes ierīce, rezerves akumulators, pamācība un vairāki piešaušanas spilvīti. Tātad par pašu tēmēkli. Diezgan kompakts, nav smags. Šeit var redzēt poga, kur atrodas akumulators. Tad komplektācijā nāk 2. Tas ir to te labi. Paņemot tēmēkli rokās, pirmais, ko var pamanīt, tikai 2 pogas. Foto, video un multifunkcionāls rullītis. Protams, es jau zinu, ka šeit ir arī 3. poga, kas ir ieslēgšana, izslēgšana. Šeit var redzēt uzlādes ports. Un apakšā ir vieta, kur jūs stiprināsiet šo te sliedi. Tagad viņu ātri piestiprināsim. Tēmēkli piestiprināt pie sliedes ir ļoti ātri, man tas aizņēma pusminūti. Protams, varbūt varētu stiprāk nedaudz, bet negribas bojāt tagad pašu stiprinājumu vietas. Par pašu stiprinājumu jāņem vērā viens faktors – stiprināsies tikai uz Picatinny vai Weaver sliedes. Protams, ir cilvēki, kas ir izdomājuši, kā arī pēc citiem stiprinājumu veidiem viņu piestiprināt, bet oriģināli viņš ir paredzēts tikai uz, kā jau minēju, Picatinny vai Weaver sliedes. Šis tēmēklis ir paredzēts medniekiem, kas medīs 100–150 metru distancē vai arī airsoft spēlētājiem. Ir bieži nākuši cilvēki prasīt tieši tēmēkļus priekš airsofta. Es domāju, šis varētu būt viens no tiem, ko cilvēki varētu izvēlēties, primāri dēļ savas cenas. Te mums ir airsoft ierocis, uzliksim viņu un dosimies pašaut pa kafijas glāzītēm. Par airsoft es baigi nekā nestāstīšu. Ieroci iegādājos, bet laika tā arī nekad neatradās viņu arī pielietot. Esmu paņēmis līdz trīkāju no ražotāja Nightforce. Ātri izvelkams ērts. Tur tālumā var redzēt kafijas krūzītes. Distance ir kādi 10 metri. Nav tā lielākā, saprotu, jā, bet arī airsoft ierocis nav pats jaudīgākais. Tā kā mēģināsim šaut un skatīsimies, kas notiks. Šeit arī jūs lieliski varat redzēt to, ka var nomainīt krustus kopā 10. Var arī izvēlēties krāsu. Šeit, protams, man patīk zaļš. Ar grūtībām, bet visas 3 glāzītes tika sašautas. Jā, diemžēl šīs airsoft ierocis nav pats jaudīgākais. Ļoti liela korekciju nācās veikt. Viena lieta, kas man tiešām pārsteidza, ir tas, ka pat airsoft bumbiņas trāpījuma vietas varēja redzēt. Tātad vēlreiz. 25. lēca, 256 sensors, 18 mikrokelvini. Radīts tieši airsoftam vai arī medniekiem, kas medīs 100–150 metru distancī. Tiekamies nākamajā reizē.